Tā, vēl viens video, un šodien man šeit apskatā būs šīs, laikam sanāk viens no vecākajiem, kas ir manā kolekcijā uz dotu brīdi, un šis ir Grundig C410, un šeit rakstīt automatika. Cik es skatījos internetā, tad viņi tika ražoti Vācijā no 1971. līdz 1973. gadām, bet manējais nav ražots Vācijā, un es to pamanīju tikai tad, kad es filmēju pirmo reizi video, un sāku skatīties, kas ir rakstīts aizmugurē, un redz, šeit ir rakstīts to, ka viņš ir taisīts tepat apvienotajā karalistē. Un divas valodas, gan vācu, gan angļu, Grundig C410, un šeit ir 50-60 Hz un maksimum 7 vati. Tā kā nozīmē ko? Ka šis ir paredzēts gan Eiropas tirgumu, gan arī Amerikas tirgumu, un noteikti arī Japāna, bet tā kā tajos gados Japānā laikam pietika savu mantu, tad šis vairāk bija Eiropai un Amerikai, jo tur bija minēts aizmugurē 50-60 Hz, un šeit ir, kur spraust kontaktdakšu, šeit rāda 220-230 volti, bet šito var pabīdīt uz šo pusi, tad attaisās kontakti šeit, un var izmantot to kā 110 voltus. Es jau rādu jums aizmugurē, tad šeit ir divas vietas, kur var pievienot gan austiņas, gan kādu skaļruni, un šeit ir kombinēts DINs, ieeja un izeja. Un šis ir, tie, kas neatcerās, kā izskatās, šis bija līdzi nāca oriģinālais vats, es domāju, ka tas ir oriģinālais, jo, pēc vecumā izskatās, ka tas ir oriģinālais, nezinu, šeit raksta mono. Un šī bija oriģinālā kontaktdakša, bet šeit var redzēt, ka kaut kas ir kaut ko pārveidojis, gan jau pielāgojis Anglijas standartam. Tobrīd Anglijā bija lampas, kurām bija tādas kontaktdakšas, un tās lampas tā, ka viņas neņēma baigi daudz, teiksim tā, elektrības, bet nebija tik stipras, tad Anglija izmantoja šāda tipa kontaktdakšas, lai varētu pieslēgt klāt. Tagad viņu vairs neizmanto, kaut gan vēl var dabūt retrofit versiju, un ja tev ir kaut kādas lampas vai kaut kas, un tev ir šitādas kontaktdakšas, tad vēl var arī Anglijā to pieslēgt. Bet mēs visi zinām, ka Anglijā ir 3 pini, un tas izskatās savādāk, bet šis var redzēt, ka ir ļoti vecs. Tad, kas vēl nāca līdzi? Nāca līdzi tāda austiņa, un redz, šis ir tas štekeris, ko var pievienot kaut kur šeit aizmugurē un klausīties. Ļoti īss vadiņš, nezinu kāpēc, bet tāds viņš bija. Un, protams, arī pati lietošanas instrukcija, pamācība, kura ir vairākas valodas. Šeit, cik es saprotu, ir 4 valodas, vācu, angļu, franču un gan jau itāļu, Nav daudz nekas rakstīts, vienkārši veids, kā izmantot un šo rakstītāju, atskaņotāju, un šeit var redzēt ar sarkano iepriekšējais saimnieks kaut ko ir rakstījis sev. Tā kā tā, bet atgriežoties atpakaļ pie šī Grundig C410, tad viņam ir rakstīts šeit automatika. Es nezinu īsti, kas viņam ir automātisks, es varbūt viņu pacelšu mazliet šitā, lai ir labāk redzams. Nezinu, kas viņam ir automātisks, jo es atskaņoju kasti līdz beigām un gaidīju, kamēr viņš atslēgsies, bet tā pati poga atskaņošanas neatliec atpakaļ. Iespējams, ka automātisks, ko viņi ir domājuši, tas ir ierakstīšanas līmenis kaut kāds, nezinu. Nav bijis laiks lasīt šo grāmatu, kas nāca līdzi. Vienkārši ieskrēju iekšā ātri internetā un pierakstīju moduli. Man izmeta to gadu, kad viņi tika ražoti, un tur bija minēts to, ka viņi ražotie Vācijā. Bet ne
ne Anglijā, ne apvienotā karalistē, bet šis mans modelis ir no šejienes. Izskatās viņš super, arī super smags, kaut kur 2 kg un 100 grami. Viņam ir apkārt visur tāda kā apdere no alumīnija, arī šeit priekšējais panelis un uz pogām ir tāda alumīnija apdere. Šeit ir koka imitācija, kaut kāds plastiks vai kaut kas tam līdzīgs, bet izskatās smuki, skaisti. Var redzēt, ka ir izmantot ļoti, teiksim tā, sakarīgas detaļas un vispārējais, jo es esmu viņu arī izjaucis, un viss smuki uztaisīts, kā 70. teiksim tā. Kas priekšā mums ir? Mums ir šeit mikrofons, un vēl galvenais, ka te ir rakstīts mikrofon. Es nedomāju, ka tā angliski raksta mikrofonu, jā. Tad, protams, šeit kasete. Šī poga būs, kas atteiks ar to kaseti, viņa tā vajag atlet. Es nezinu, vai viņš tā strādāja no paša sākuma, vai viņš palika nesen tāds. Bet jā, šitādi attaisas kastes. Tad šeit ir indikators baterijai, vai tev baterija ir tukša vai pilna, to viņš tev parādīs. Tikai tad, kad tu, protams, piemēram, piespiedīsim attīt, un tad mēs varēsim piespiet un redzēt, cik daudz baterijas mums ir. Bet tā, kad viņš nestrādā, tad nevar redzēt. Runājot par baterijām, kamēr es vēl neizmirsu, tad šeit ir baterijas un ir 5 baterijas C izmēra, ja? Es te ieliku kaut kādas, un sanāk te mums cik 7,5 volti. Un vēl, kas bija, es sapratu to, internetā bija rakstīts tur, ka viņam ir kaut kāds akumulators. Bija ražots speciāli, Grundig ražoja, ka varēja ielikt akumulatoru, un tad viņš arī lādējās, kad tu pieslēdz viņu pie tīkla, tā tālāk. Tā, ejam tālāk. Tad šeit ir rakstīšanas poga, lai rakstītu jāpiespiež šī poga, un, protams, atskaņošanas poga, un tad viņš sāk rakstīt. Šeit ir tembrs, šeit ir skaļums, protams, attīt, apstādināt, pauzes poga un atskaņošanas poga. Kas bija jocīgi? Es, kad viņu saņēmu, es viņu pirku eBayā, ja? Tas, kad es viņu saņēmu, es, protams, uzreiz ieliku iekšā kaseti, pieslēdzu viņu pie tīkla, pie strāvas, ja? Un piespiedu play, šajā gadījumā šeit rakstīt start, un kasete griezās, bet nebija ne skaņas, pilnīgi nekāda ne fona, vispār nekas pilnībā. Viņš bija miris, un man likās, ok, saprotu. Neatceros, kas bija rakstīts eBay descriptionā, aprakstā, ja, vai viņš ir ejošais vai ne, bet viņš nestrādāja. Tad es padomāju, pārbaudīšu arī pogas. Pauzes strādāja, stop, protams, neko nedara, ka tikai apstādina, ja. Un tad es piespiedu attīšanas pogas, un viņas neapstājās tur, nepiespiežās tur, un es domāju, kā var būt, ka abas pogas ir salauztas. Padomāju, ok, iekieros. Bet tāpat bija prieks, jo viņš vizuāli izskatās smuki, kolekcijai noderēs, domāju, varbūt vēlāk paskatīšos, kas tur ir. Un tad, kad sāku lasīt instrukcijai, tur jau daudz nekas nav rakstīts par visām tām funkcijām, bet tur ir rakstīts tas, ka šīs pogas ir jātur, kad tu tin. Tā kā viņas strādā pareizi, nekas nav salauzts. Un kā es viņu piedabūju pie dzīvības. Tas ir ļoti interesanti īstenībā. Es viņu askrūvēju, sāku pārbaudīt, skatīties, vai kur ir kaut kādi bojājumi, varbūt kaut kas ir sādedzis, vai kāds vadiņš atkritis, vai kaut kas, kā nekā viņam jau tur cik 50 vairāk gadi, ja. Bet viss izskatījās diezgan ok, viņš pilnībā tīrs, nekādas korozijas, nekur nekā nebija, ja, ne rūsas, ne vispār. Var redzēt, ka viņš ir turēts normālā mitrumā, teiksim tā, ne par mitru, ne par sausu, ja, viss kārtībā. Un es sāku skatīties, jo tur ir tādi visādi stekrīši, kurus var, šeit, ja mēs runājam, tad viņš ir ļoti kompakts, tur tā salikts viss, bet neaizmirstam arī to, ka viss arī metāla, viss mehanizms, visu tā šasija saucama, viss ir metāls, ja, un tā plate pati, ja, viņa ir diezgan maziņa, un tur nāk ļoti daudz vadi, gan no galviņiem, gan no visiem no šitām visām kruķilkām, ja, un arī no pogām,
un tā tālāk. Un tur tādi štekerīši. Es domāju, izņemšu tos štekerīšus, paskatīšos, kādā stāvoklī viņi ir, jo, nu, kā vairāk nekā 50 gadi, varētu būt tur kaut kas netīrs, nav kontakts un kaut kā tā. Izvilku, viss tīrs izskatās, kā tikko no fabrikas izvilkts, ja, iebāzu visu atpakaļ. Domāju, pamēģināšu vēl piespiedīšu start pogu, piespiedu start pogu, un es dzirdu, ka ir kaut kāds fons. Nu, tas jau ir kaut kāda pazīme, dzīvības pazīme. Un tad viņš kaste griezās, bet nekas neskaņojās. Tad es atcerējos, ka man iekšējā ielikta bija tukša kaste. Nu, viena puse bija tukša. Un es, laikam, kad viņu ņēmu ārā no iepriekšējā magija un liku šeit, es nepareizi pusi saliku un ieliku to tukšo pusi. Tad es pārgriezu pusi, ieslēdzu un viņš skan. Es domāju, super. Vairākas reizes spiedu gan start, gan stop, un lai pārbaudītu, vai viņš skan vai viņš neskan, ja? Jo iespējams, ka kaut kāda vibrācija vai kaut kas būs tā, ka viņš vairs nestrādās. Viss strādāja, tad es domāju, ok, davai izmēģināsim šo mikrofonu un pamēģināsim ierakstīšanas režīmu, nomainīt to atkal pusi uz to tīro, piespiedus to rakstīšanas un atskaņošanas pogu, tur runāju kaut ko, domāju, ok, pietiek, patīšu patin atpakaļ, spiežu atkal start, atkal nekādas skaņas, pat ne fons, nekas. Tad man apnika, es viņu noliku nost un padomāju, man nav laiks ar viņu ņemties, es kaut kā varbūt nākotnē tikšu viņam klāt un apskatīšos, kas tur ir. Bet jā, tā viņš man nostāvēja kaut kādu laiciņu. Un tā, ka es taisu TikTok video, es arī paņemšu telefonu, TikTok videos, diemžēl vai par laimi, es tur nelieku apskatus, bet es tur lieku vecos labos latviešu gabalus no 70. 80. gadiem tā tālāk, un, protams, izmantoju visus šos, piemēram šeit, visus šos vecos aparātus un lieku latviešu gabalus, minūtes, pusminūtes garumā, lai atgādinātu mums pašiem un sev, cik forši ir forša latviešu mūzika, ir īpaši vecā un tā tālāk. Un redz, augšā pašā ir šis skaistulis, arī ir ielikts iekšā. Tāpēc es viņu gribēju, tā atdzīvināt un sataisīt. Pēc kaut kāda laika, protams, ka viņš man nostāvēja, es domāju, ok, jaukšu vēlreiz, skatīšos vēlreiz, apskatījos siksniņā, es domāju, ka bija oriģinālā, un viņi īstenībā diezgan ok stāvokli, nav perfekta, nav tā kā Sony, kuriem izkūst tur, ja pat no 80. 90. gadu magiem un playeriem, viņam ir izkūstušas tās siksniņas. Šitām ir diezgan ok, viņa, protams, ir izstiepta un nav vairāk tāda elastīga, kā jauna, ja? Bet viņa kaut ko dara un redz, viss griežās un viss strādā, tā kā tur nav problēma. To gan jau vajag nākotnē arī nomainīt. Un tur varbūt arī sasmērēt kaut ko, jo tā vecā smēra gan jau izkaltus ir un galviņas ir iztīrītas, un īstenībā nebija diezgan netīras, tur varbūt drusku tikai, tā ka kaut kas ir viņu, var redzēt, ka viņu kaut kas ir kopis, ja? Jo viņš arī izskatās baigi labi. Te varbūt kaut kāds maziņš skrāpējums, kur tā baigi nevar redzēt, un tā, bet tā viņš kopumā ir ok. Jā, tad es viņu atkal izjaucu, protams, un ko es atkal nevarēju atrast. Es mēģināju vairākas reizes spiest gan start, gan stop, gan visu kaut ko, un rakstīšanas, un visu kaut ko, un tur iekšē ir tāds kā slēdzis, kurš iet uz augšu, uz apakšu, kad piespiet rakstīšanas funkciju, ja, pogu. Un es izvilku to slēdzīti, paskatīties, vai tur varbūt kaut kas ir, kaut kāda korozija, vai kaut kāda rūsa, vai netīrumi, jo, tāds laiks ir pagājis, iespējams, ka ir, jo visiem pārējiem, kurus es esmu tīrījis un taisījis kaut kādu servisu, viņiem visiem ir netīri. Un šitam bija pilnība kā jauns. Tā kā tur nebija nekādas problēmas. Ko es izdarīju? Es viņu saliku atpakaļ visu, jau gandrīz metu, teiksim tā, plinti krūmos, ja? Un tad es domāju, davai paņemšu multimetru un paskatīšos, kas viņam ir šeit izejai. Varbūt viņam ir kaut kāds mute vai kaut kas tam līdzīgs ieslēgts, ka viņš atslēdz to pašu skaļruni, varbūt tā skaņa nāk no tās izējas. Es pieslēdzu multimetru, man multimetram bija uzlikti volti, DC laikam, paskatīties vienkārši, vai kaut kas tur mainās vai nē. Protams, tur būtu milivolti un tā tālāk. Un tad, kad es iebāzu iekšā tos testēšanas, tās adatas, tad es dzirdēju kaut kādu klikšķi no tumbiņas.
no tumbiņas, bet no skarunīša pašā. Tad es piespiedu start, un viņš sāka spēlēt. Es nezinu, varbūt es kaut ko tur saliku kopā tos vadus uz īso, un varbūt kaut kāds, nezinu, tranzistors vai kaut kas atlēca, vai vēl nes kaut kas, nezinu. Man pilnīgi nav teiksim tā, paskaidrojums tam visam, ja, jo vienkārši viņš sāka strādāt. Es pasaku godīgi, ka es šajās lietās mazliet saprotu, bet ne pilnībā, ja? Tāpēc es nevaru atbildēt, kas īsti notika, bet viņš vienkārši sāka strādāt. Ko es izdarīju? Es vairs nespiedu tos ierakstīšanas pogu, ja? Jo es negribēju viņu vienkārši atkal, teiksim tā, novest līdz nāvei, ja? Bet viņš tagad skan un super skan, tā kā klausamies. Jā, es nevaru ilgi atskaņot, jo YouTube man jau vairākas reizes ir pateicis to, ka es izmantoju copyright music, un šis, protams, ir Raimonda Paula vecais gabals. Noteikti ļoti pazīstams YouTube, ja, un es negribu baigi viņu te atskaņot. Bet, ko es gribēju pateikt, ka visas šīs krucilkas, ja kaut gan viņas ir vecas, viņas skan ļoti labi. Redz, nav nekāds troksnis. Vienmēr viņam tur, nosēžos putekļi un vispārējais, un tad viņas izdod visādas skaņas un klišķus no skāržuņiem, ja? Bet šitām nav nekā, viņam vienkārši super, un šeit arī tembrs. Arī strādā labi. Ja? Tā kā, jā, īstenībā sākumā jāsaprot, kas ar viņu notiek, ja? Kad spied to ierakstīšanas pogu, gan jau kaut kur neieslēdzas vai kaut kas jāmaina. Varbūt kaut kas tranzistors vai kondensators vai vēl nes kaut kāds rezistors. Varbūt, kad man būs vairāk laiks, es noteikti sākšu testēt tās visas detaļas. Nav viņu tur daudz. Es saku, tur tāda maza plate vienkārši, un tur visi vadi nāk klāt, un tur ir tie komponenti visi. Varbūt es sākšu testēt tos komponentus, un es varbūt sapratīšu, kur ir problēma. Ja? Iespējams, kaut kur neieslēdzās vai iekierās, vai kaut kas ir sadedzis, varbūt kaut kas tranzistors vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, nezinu. Ja ir kaut kāds spečuks šeit komentāros, noteikti uzrakstiet, kas varētu būt. Bet es saku, tas notiek tikai tad, kad es piespiežu ierakstīšanas funkciju, ja? Tad es attinu, un tad vienkārši klusums. Tāds klusums, ka nekā pilnībā nav. Vienmēr ir tā, kad, piemēram, piespiežam pauzi, ja? Šī skaņa ir normāla, bet tur vispār nekādas skaņas nav. Tas nozīmē, tur kaut kāds vai mute vai kaut kas ieslēdzās, kaut ko tur noslēdz to skaņu nost. Bet kopumā viņš strādā labi, un man viņš ļoti, ļoti patīk. Un es esmu jau ierakstījis, dažus video priekš TikTok ar latviešu vecajiem gabaliem, un šī kasete bija viena no tām, no kuras tika rakstīts un likts. Tā kā piesakojiet, ja jums patīk tādas lietas, spiežiet like, rakstiet komentāros, ja jums ir bijis vai vēl joprojām ir kaut kas no Grundig, un cik labi tie Grundig ir, jo šis ir diezgan, tāds, saku, ļoti labā stāvokļi, ļoti labi uztaisīts, te arī rokturis ir, redz, arī kaut kāds alumīnijas vai ne, bet kaut kāds metāls. Ja. Protams, ka aizmugurē korpus ir plasmasa, ja, šeit var redzēt, bet ļoti laba plasmasa, ļoti labas kvalitātes plasmasa un tā tālāk. Tā kā šo noteikti es sev atstāšu, kā ne jau klausīties, kā es varētu viņu klausīties arī ikdienā, ja, jo es klausos ik pa reizei kasetes un vispārējo, bet šeit ir man jāuztaisa vai jānopērk tas DIN pārveidotais uz RC, kā viņi RCA saucās, ja, uz tiem diviem sarkano un balto štekrīt, lai es viņu varētu pieslēgt pie pastiprinātāja, jo es vienmēr visus pieslēdzu pie pastiprinātāja un tad no tumbām ierakstu iekšā, kad lieku tos TikTok videos, ja. Bet šitām nācās rakstīt uzreiz no tumbas, un tad, kad es mikrofonu liku no augšas, tad, protams, tā skaņa baigi varēja dzirdēt to troksni. Tad es viņu atstāju mikrofonu no sāna, un viņš skan ok. Nav super, bet skan ok, kā ieraksta, protams. Bet dzīvajā viņš skan diezgan labi. Es vēl patīšu kaut ko citu, lai nebūtu tā, ka YouTube saprot visu laiku, ka viens tas pats. Redz, viņiem ir tā, ka es jau gribēju nobeigt video, bet turpinu tālāk. Viņiem ir tā, ka ja viņu neklausās baigi skaļi,
tad tas skaļrunītis izdod diezgan labu skaņu, jo viņš saka, viņš ir diezgan smags, viņam ir metāla, bet alumīnieta apdara, tas labs plastiks un tā tālāk, un viņš tādu normālu skaņu dod. Protams, nav kaut kādi basi, un vispārējais, bet diezgan sakarīga skaņa iziet. Bet tad, kad viņu sāc griezt to skaļumu vairāk, tad viņam jau par daudz. Es domāju, ka viņam pastiprinātājs ir, protams, stiprāks nekā pats skaļrunītis, jo, ja viņam ir iespēja pieslēgt šeit tumbu, tad viņam noteikti tas pastiprinātais ir stiprāks nekā šīs skaļrunītes. Un tāpēc jau viņi skan ok uz klusu, un kad skaļāk uzgriezt, tad viņš jau par daudz jau piks nāk. Piko, vai kā viņu sauc. Jā, nobeigšu 20 minūtes. Griezt neko negriezīšu, domāju, ka pielikšu kaut kādu info virsū video un likšu iekšā YouTube. Tā kā droši rakstiet komentāros, sakiet, vai jums ir kaut kas bijis no Grundika, vai joprojām ir, un tie, kuri saprot, kas notiek ar šo magi, kāpēc viņš mirst, dodiet ziņu komentāros. Tā kā čau!